Esiet sveicināti jaunieši un vecāki, turpinam iet cauri jaunajam matemātikas eksāmenam. Cik nu jaunajam? Pagājis jau laiciņš, un šis eksāmens jau ir novecojis, taču tā principi saglabāsies arī turpmāk. Tāpēc esat gatavi? Aiziet! 13. uzdevuma pirmais punkts. Konstruē funkcijas y vienāds 3x mīnus 4 grafiku. Tātad atslēgas vārdi konstruē grafiku un funkcijas. Tātad konstruē zīmē, ko grafiku, kādu grafiku, funkcijas grafiku. Un šeit mums ir jāsaprot, kā tad mēs varam uzzīmēt šo te grafiku. Uzreiz izstāstīšu, šīs grafiks ir taisne. Tātad, ja mēs gribētu tā ļoti gari un plaši un sīki saprast, kas tad šis ir grafiku un kāpēc tieši tāds, mums vajadzētu veltīt atsevišķu nodarbību, bet mēģināsim to visu ļoti īsi. Tātad, funkcija ir sakarība, kas pasaka to, ka viens lielums ir atkarīgs no otra lieluma. Jebšu, piemēram, summa, ko tu maksāsi kasē, ir atkarīga no tā, cik daudz preces tu paņem. Jo vairāk preces tu paņemsi, jo vairāk tu maksāsi kasē. Tā ir funkcija, ja? Vienkāršiem vārdiem. Taču šī matemātiskā funkcija mums ir uzdota ar 3x mīnus 4. X šajā gadījumā ir mainīgais, kurš var būt dažāds skaitlis. Un atkarībā no tā, kāds skaitlis ir x vietā, no tā veidojas y. Mums šajā uzdevumā ir jāuzzīmē šī sakarība, un šī sakarība ģeometriski veido taisni. Un, lai šo taisni uzzīmētu, ir paņēmiens, ko sauc par vērtību tabulas sastādīšanu. Tātad mēs rakstam x, un mēs rakstam blakus y. Novelkam garu svītru, un tagad skatāmies. Ko mēs darīsim? Mēs brīvi izvēlēsimies x vērtības. Sāksim ar to, ka x ņemsim tādu, kuru liekot iekšā vienādojumā mēs varēsim ļoti viegli izrēķināt. Un šeit šajā gadījumā ņemsim 0, 1 un 2. Vairāk neko arī nevajag. Tātad, tad, kad x ir 0, mēs uzreiz varam rakstīt y vienāds 3 reiz 0 mīnus 4. Vienāds, tas mums būs mīnus 4. Nu, lūk, tad, kad mēs izvēlamies x ir 0, y mums izrēķinās kā mīnus 4. Tieši to pašu mēs izdarīsim tagad ar x ir 1. Y vienāds 3 reiz 1 mīnus 4. Tā šeit sanāk mīnus 1. Rakstu mīnus 1. Nu, lūk, un tad, kad ir divnieks, y ir vienāds 3 reiz 2 mīnus 4, tātad 6 mīnus 4, 2. Nu, un tagad atzīmēsim arī šeit 2. Mums šie te punkti ir jāatliek grafikā un jāizvelk cauri taisne. Tagad skatāmies 0 un mīnus 4. Tātad šeit mums būs 0, un uz y as mums jāatliek ir mīnus 4. Tas ir šeit, mīnus 4. Un šis punkts, pirmais 0 mīnus 4, atrodas arī šeit. Tālāk ir punkts 1 mīnus 1. Šeit ir 1, un šeit ir mīnus 1. Krustpunktā, rūtiņu krustpunktā atrodas šis te punkts. Tālāk 2 un 2. Tātad rekur uz x as ir divnieks, rekur uz y as ir divnieks. Ja? Un krustpunktā par rūtiņām atrodas šis te punkts. Nu, tagad pats pēdējais jāizvelk cauri taisne. Nu, es mēģināšu ar brīvu roku izvilkt. Hopš, nu, daudz maz sakarīgs sanāca. Nu, lūk, un sanāk tā, ka šajā uzdevumā punktu mēs dabonam, teiksim, par šo te vērtību tabulu un otru punktu par uzzīmētu grafiku. Nu, ko? Uzdevums izpildīts.
13. uzdevuma otrais punkts. Nosaki, vai punkts L 99, 297 pieder funkcijas y vienāds 3x mīnus 4 grafikam. Viens no variantiem, kā to varētu noteikt, būtu grafiski, taču tās koordinātes, kas te ir uzrakstīts, ir tik lielas, ka diez vai lapā pietiks vietas. Ko mēs darām? Tātad mēs liksim iekšā šīs te koordinātes vienādojumā un skatīsimies, vai izpildās. Kas par koordinātēm? Iepazīsimies. Tad, kad dod punkta koordinātes, pirmā koordināte vienmēr ir x vērtība, otrā koordināte ir y vērtība. Un līdz ar to mums vajadzētu sakrist. Ja pieder, ja nepieder, nesakritīs. Skatāmies. Tātad y ir vienāds, un tagad skatāmies. Liksim iekšā šo te 99 x vietā. 3 reiz 90. Kāds neglīts devītnieks. Tas nu gan ir jāizceš. 99 mīnus 4. Tā. 3 reiz 99, tas jau ir 297, un mīnus 4, tas man dod 293. Tā. Bet man iekavās punkta koordinātes y-am ir 297. Līdz ar to secinājums nepieder. Tātad mēs varam uzrakstīt, ka 293 nav vienāds ar 297. Un rakstīt, ka nepieder. Nepieder. Nu, lūk, uzdevums izpildīts. Esam izgājuši cauri jaunā tipa matemātikas eksāmena 13. uzdevumam. Ja jums patika mans mācīšanas stils un jūs vēlaties ar mani kopā gatavoties matemātikas eksāmenam vai arī vienkārši mācīties matemātiku, taiskaitā arī ķīmiju, fiziku un bioloģiju, tad droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Atā!